Marlēna Pirvica, žurnāliste. Ģirds Lapiņš, latviešu uzņēmējs un politiķis. Rudolfs Kreislers, ētikas un kibernētikas zinātājs. Labvakar, latvieša kods! Šodien mums ir viesis Ivo Pavlovičs, Luterāņu baznīcas mācītājs. Labdien, Ivo! Sveicināti! Parunāsim par jauno gadu, Eiropas situāciju, kāda ir, vai ir kristietība Eiropā pat laban vai nav, un parunāsim nedaudz arī par mākslīgo intelektu, bet sāksim par islāmu Eiropā. Un kāda ir baznīcas loma tajā? Viena lieta, kā mēs zinām, liberālā politika, pārspīlējot brīvības doktrīnu, kas vienmēr pārauga visatļautībā, bet otriem brīvības ierobežošana un bēgļu jeb migrantu pārvietošana, bet otra lieta - migrantu destruktīvā uzvedība Eiropā. Kas pēkšņi notika? Vai tad tieši tāpat iznīcina visur, kur iet arī savā zemē? Nu, taču nē. Ēģipte savējos brāļus nepieņem. Saudarābija, kurā medus un piens tek, bagāta un vispiemērotākā viņu kultūrai, dzīves uztvarei, bet tur nebrauc. Iebrauc Eiropā. Un mainās līdz nepazīšanai, rauj krustus no baznīcām, demolē kultūras pieminekļus, redzams, ka nevis eiropieši viņiem palīdz integrēties, bet kurai būtu jālepojas ar kristīgo kultūru. Nu, izskatās, ka ir pilnīgi otrādi. Integrē viņi Eiropu. Un tad mums ir tāpēc tāds jautājums. Jūs kā mācītājs, garīgais līderis, kā jūs redzat šo situāciju? Vai baznīca tiek galā Eiropā ar šo te islāma iebrukumu, tā varētu teikt? Varbūt tas nav tas īstais vārds Eiropā, bet tomēr, kā jūs uz to skatāties? Vai varam savaldīt kristieši, nevar savaldīt? Vispirms jāsaka tā, ka islāms Eiropā nav baznīcas, bet valsts un pilsoniska problēma. Jo attiecībā uz baznīcu viss ir ģeniāli vienkārši. Baznīca nekādā veidā, baznīca savā iekšienē, no islāma invāzijas Eiropā netiek ietekmēta. Kristīgā baznīca, es domāju. Līdz ar to mēs pilnīgi droši varam teikt, ka ja runa ir par baznīcu, par kristīgo baznīcu, gan kā organizāciju, tādā kā reliģisko organizāciju, gan arī, ja mēs domājam par baznīcu tādā organizatoriskā nozīmē un ticīgo kopumu, tad tas ļoti maz ietekmē, bet tas ļoti ietekmē sabiedrību. Un redziet, viena lieta ir ļoti interesanta kopš zināma laikmeta, un es teiktu tā, droši vien būs kādi 100, varbūt mazliet vairāk gadi, kad lielākā daļa, atkarīgs, protams, ir no valsts, Eiropas valsts, bet lielākā daļa Eiropas valstu, piemēram, vismaz Francija, pieņemsim, Latvija, ir deklarējuši sevi kā sekulāras valstis, kurās baznīca ir šķirta no valsts. Un līdz ar to valsts sekularizācija nozīmē arī to, ka konkrēta valsts neatbalsta formāli nevienu konkrētu reliģiju, pat tad, ja, piemēram, kā Francija, kas ir izteikti reliģiskā nozīmē vēsturiski katoliska zeme, vai Latvija, kas izteikti vēsturiskā nozīmē ir luteriska zeme, tad mūsu konstitūcijā ir ierakstīts, ka mēs, tādā valstiskā nozīmē valsts ir sekulāra vai reliģiski neitrāla. Bet, kā mēs redzam tagad Eiropā, pārprastā veidā šī sekularizācija un nosacītā neutralitāte vēršas pret pašu Eiropu. Un Eiropas, es teikšu tā, islamizācija ir zināmas tādas sekas,
tam, ka Eiropas kristīgās valstis, vēsturiski kristīgās valstis ir apzināti gājuši tajā virzienā, kā savā likumdošanā ir atsacījušās pakāpeniski. Tas bieži vien notiek pakāpeniski un lēnām, bet savās likumdošanas normās, privilēģijās un visās lietās, kas regulē valsts un konkrētas reliģijas vai konkrēti kristīgās ticības attiecības, ir gājuši to atraisīšanās ceļu. Un, kā saka paruna, ka svēta vieta tukš nestāv. Un rezultātā islāms, kas atšķirībā no kristietības savu ekspansiju, savu izplatīšanos veids diezgan agresīvā veidā. Islāms izplatās Eiropā ar ugunsgrēka efektu. Tā ir tā realitāte, kurā mēs dzīvojam. Ko dara kristīgā baznīca? Viena lieta, ko mēs varam redzēt, un kas varētu šķist, ka skar kristīgo baznīcu, bet patiesībā tas skar vairāk tādu sekularizācijas procesu. Mēs redzam, piemēram, Eiropā baznīcas, kas pārtop par mošejām, bet mošejas nav vienīgais, par ko pārtop baznīcas. Baznīcas pārtop arī par krogiem, privātmājām, iepirkšanās centriem vai tiek vienkārši nojauktas. Daudz vieta Eiropā, tā ir tāda sekularizācijas sekas. Un tai ziņā, protams, liekas tā, ka tas skar baznīcu, bet tās ir sekularizācijas, nevis islamizācijas tieši sekas. Tā īsumā ātrā atbildi. Tad droši vien tā sekularizācija, kā mēs jau arī redzam, kā jūs tagad paskaidrojāt, Ziemassvētkus nedrīkst, eglīti nedrīkst, lieldienas, Jēzus augšām celšanās svētkos nedrīkst. Daudz ko jau Eiropā nedrīkst. Jūs sakat sekularizācija, bet šajā gadījumā kā tad? Šo jūs nosauksiet? Tā jau nav saistīta ar sekularizāciju, tas ir saistīts ar islāmu. Ja? Kā islāms saka, to nedrīkst Eiropā, to nedrīkst. Viņi jau diktē savus noteikumus Eiropā, ja? Sekulārā valstī, kā jūs sakāt. Jā, un viņi, latviski sakot, paņem uz masu. Un te mēs varam redzēt to, ka reliģiski motivēti cilvēki, viņi paņem uz masu. Un turklāt, ja šī reliģiskā motivācija neietver sevi zināmu toleranci, ko mēs redzam pie islāma, kristietība ietver ļoti augstu toleranci savā morāli-ētiskajā konstrukcijā. Kristīgā ticība sevi ietver ļoti lielu toleranci, tai skaitā, piemēram, pieņemsim, kur tā tolerance izpaužās. Viens ir mīl savu tuvāko kā sevi pašu, otrs mīliet savus ienaidniekus, un trešais ir, ja tev sit pa vienu vaigu, pagriez otru, tā tad ļaunumu panešana. Ja? Un tai ziņā kristīgā morāla un ētika atšķirās no islāma morālas un ētikas, un tādā, konkurencē, tādā sekulārā nozīmē konkurencē, kristietība izskatās tāda salīdzinoši bezzobaina it kā. Bet patiesībā, ja mēs skatāmies uz mūsdienu arī sekulāro pasauli un viss tas, ko sauc par toleranci, empātiju, līdzjūtību un viss, kas cilvēcību, tas viss ir izaudzis no kristietības, tas viss ir izaudzis no šī, ko es iepriekš minēju. Ja? Bet atmetot Dievu, atmetot Kristu, atmetot kristīgo identitāti, tas pārvērš absolūti kroplās formās, kā mēs to redzam visā šajā Eiropas sekularizācijā, kur nekritiski, neapzinoties vairs savas vēsturiskās, kulturālās un reliģiskās saknes tiek, tā vienkārši sakot, kā saka, līdz ar ūdeni izlej arī bērnu. Šajā gadījumā Jēzus bērnu. Ziemassvētku kontekstā. Paldies. Tas bija mans jautājums. Tagad lūdzu vārds Ģirtam. Jā, sveiki, dārgie skatītāji. Sveiks, Ivo. Liels prieks tev atkal satikt. Man tev divi, trīs jautājumi, kas ir pēc kārtas, un pirmais, ko tu jau pieminēji, varbūt mazliet iesildoties, bet tomēr tu viņu arī pieminēji, tas ir viens no tiem trījiem.
Un es viņu izlasīšu vienkārši visu pilnībā. Tātad viņš skan sekojoši. Nu, es atradu vienu no versijām, droši vien Mateja 5:38, aci pret aci un zobu pret zobu. Bet es jums saku, jums nebūs pretim stāvēt ļaunajam, bet kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un kas ar tevi grib tiesāties un ņem tavus vārgus, tam atdod arī apmetni. Un kas tev spiež iet vienu jūdzi, ar to pāri divas. Dod tam, kas tev lūdz, un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Šis ir tas, kas ir sacīts, šis ir tas, kas ir tātad Mateja 5:38. Un es lasīju tādu interpretāciju, kad es saprotu luterāņu arī tāda domāšana, kad īstenībā ir domāts, kad ja tev pa vaigu sit, tad pagriez to kreiso vaigu, jo tad ar to labo roku tur nevar iesist vai kaut kā tā, ar domu, ka īstenībā tu saki, tu tā kā centies aizstāvēties ar to, ka kaut kā tāda gudrā doma, ko man liekas, vai Linards Rozentāls vai kurš no luterāņu mācītājiem Tornkalni ir stāstījis. Bet es kaut kā to interpretēju, tā kā tas arī ir rakstīts, un nesāku domāt, kurš vaigs ir, kura roka tur un tā tālāk. Un es saprotu, ka kristīgā baznīca, tā kā ir tāds labestības iemiesojums, ka ja tev sit, tad griez vaigu, vai ja tev ir ierocis rokās, tad nomet zemē, pagriez krūs, lai tev noslapkavo. Es to mazliet tā radikāli tagad to pagriežu, bet Ivo, kā ir, ko kristīgā baznīca saka, ka tevi sāk sist? Ko kristīgā baznīca atbild uz to? Redz, te ir jāmet akmens dažu interpretētāju dārziņā, proti skaidrs, ka vienam cilvēkam izlasot, ja tev sit pa vienu vaigu pagriez otru, tas kliedz tik kliedzoši neiespējami šādā veidā reaģēt uz uzbrukumu, uz agresiju, ka pirmā reakcija ir, tas taču nevar būt tā, ka Kristus no manis prasa burtiskā nozīmē panest ļaunumu. Un man jāmeklē kaut kāds attaisnojums. Un tad rodas šādi jūs pieminētie attaisnojumi, ka kādus arī esam dzirdējis, ja tev sit pa vienu, tas it kā ir no muguras, un patiesībā tas nozīmē, ka tev jāpagriež pret sitēju ar sēju, un tas absolūti nenozīmē to, ko tiešais teksts nozīmē. Nē, tas nozīmē to, ko tieši Jēzus saka, un Jēzus burtiski saka, ja tev sit pa vienu vajag pagriez otru, ja tev prasa dot kaut ko vienu, dod vēl vairāk nekā tev prasa. Bet te ir viena nianse. Un tā nianse ir tāda, ka šis ir tāds augsti morāli ētisks uzstādījums. Man šodien bija ģitāra stunda. Es nezinu pārāk labi notis, bet mani viens cilvēks, kurš nemāk spēlēt, pats, nepazīst notis, iemācīja spēlēt ģitāru, un tagad es arī palīdzu cilvēkam, kurš nezina notis, neko iemācīties spēlēt ģitāru. Bet viena lieta ir mācēt nospēlēt vienkāršas dziesmiņas, otra lieta, un tā ir meistarība, kas man ir nesasniedzama, kaut arī es varu teikt, es māku spēlēt ģitāru, bet, piemēram, es esmu redzējis, ka kaut ko no Beethovena, kaut ko no klasikas ar ģitāru izspēlē tā kā ar ērģelēm vai līdzīgi kā ar klavierēm, noti pa notī virtuozi izspēlē, un es varu teikt tā priekš manis ir nesasniedzama. Es domāju, principā, ne tikai šobrīd, bet pat tad, ja es ļoti trenētos, varbūt tā būtu man sasniedzama māksla, ja es trenētos vēl daudzus gadus, un varbūt uz vecumu es spētu to vienu skaņdarbu nospēlēt. Varbūt, bet iespējams, ka tomēr nē. Tad, kad Jēzus saka šo, ka tev sit pa vienu vaigu pagriez otru, un tad, kad viņš saka, tev nebūs pretī stāvēt ļaunumam, tad, kad viņš saka, ka vajag mīlēt nevien savus draugus, kolēģus, cīņu un ticības biedrus, bet pat ienaidniekus, mums ir jāsaprot, ka Jēzus iezīmē tādu augstu uzstādījumu, uz kuru tiekties, ir tas absolūts, tā ir pilnība, uz kuru tiekties. Un šī pilnība ir salīdzinoši grūti realizējama. Mēs redzam, ka Jēzus pats šo savu uzstādījumu realizēja par visiem 200%.
Tad, kad viņu sagūstīja, viņš gūstītājiem nepretojās. Tam cilvēkam, kurš viņu bija izgājis gūstīt, viņu aizstāvot Pēteris vienam nocirta ausi, Jēzus ne tikai, kā saka, skaidrs, ka tad, kad Pēteris cirta, viņš jau negribēja viņam filigrāni nocirst ausi. Tas taču mums ir skaidrs, ja? Viņš mēģināja trāpīt starp ausīm pa vidu, apmēram šādi. Un tas nozīmē, ka apustulis Pēteris savā dedzībā gribēja pāršķelt galvu vienam no Jēzus gūstītājiem uz pusēm, bet kaut kā viņam samisējās, vai arī, ziniet, vēl jau ir ķivers uz galvas, un tad trāpa, un tad pa galvu, un tad noslīd, un tad sanāk tā, ka nocērta ausi. Ko Jēzus izdarīja ar šo cilvēku? Jēzus apsauca nevis gūstītāju, bet Pēteri, un dziedināja savam gūstītājam ausi pielika atpakaļ. Tieši tāpat Jēzus arī darīja tad, kad viņu mocīja, tad, kad viņam sita vaigā. Un visbeidzot, tad, kad viņš pie krusta mira blakus, tur bija vēl viens personāžs, un tur bija cilvēki, kuri bija redzējuši, acīm redzami, ja ne 100, tad 10 krustā sisto nāvis. Tādēļ tur džeki mierīgi varēja spēlēt kauliņus, dalīt drēbes un visādi citādi izklaidēties, kamēr tie tur mirst pie krusta. Viņiem tā bija ierasta aina. Bet tur bija viens virsnieks, kurš vēroja, kā viņi mirst. Un, ziniet, tā ir, ne katram cilvēkam ir dots būt klāt, kad kāds cilvēks mirst, un cilvēku nāvis mēdz būt dažādas. Notiesāto nāvnieku, kur ir mirst tātad vardarbīgā nāvē, turklāt, ja viņi mirst lēnām un mokās, tā nāve ir kaut kas atsevišķs un īpašs. Un tas, ko cilvēki ir pieraduši, acīm redzot, dzirdēt, kā pār mocītājiem, pār slepkavām un pār visu pasauli mirstošie izsaka lāstus, naidu, dusmas, lamas. Bet tad, kad virsnieks, tas, kurš komandēja Jēzus nogalināšanu, tas virsnieks dzirdēja, kā Jēzus pirmkārt viņš atlaiž vienam no blakus noziedzniekiem, pasaka, šodien tu būsi ar mani paradīzē, un pēc tam viņš aizlūdz par tiem, kuri viņu moka un nogalina. Un tad, kad viņš nomirst, tad šis virsnieks atzīst, ka tas tiešām ir Dieva cilvēks. Ja? Un tā atziņa nāk tieši no tā, ka viņš redz Jēzu kaut ko absolūti nenormālu, neiespējamu, neparastu un netipisku. Viņš redz, ka izrādās var nomirt, nenolādot savus slepkavas, nenolādot šo dzīvi un pasauli, var nomirt, atdodot savu garu Dievam un aizlūdzot par saviem slepkavām. Un viņš no tā brīža, es teikšu tā, kļūst par kristieti. Ja? Un senbaznīcā tā bija tāda matrica, tas bija paraugs. Un mēs redzam, ka kristīgā ticība pirmajos gadsimtos izplatījās tieši šādā veidā. Kristiešus gūstīja, kristiešus mocīja, kristiešus slepkavoja, un viņi mira līdzīgi kā Kristus. Bez naida, bez lāstiem, un dažkārt pat brīvprātīgi uzprasījās mirt par Kristu. Un tas bija kaut kas tāds, ir pat svētie, kuri, es te neatcerēšos ātrumā vārdu, viens svētais, kurš gāja, neatceros, piedodiet vārdu, gāja aiznest pēc sievas lūgumu. Viņš pats nebija kristietis, bet aiznest pēc sievas lūgumu tur ūdeni, ēdienu ieslodzītajiem kristiešiem. Un tur viņus viena daļa veda uz nogalināšanu, un viņam prasa, tu arī. Un viņš redzot to varonību un to mieru, ar kādu kristieši ir gatavi mirt, viņš nebūdams pat kristīts, bija gatavs mirt par Kristu, iedvesmojoties no tā, redzot, ka viņi var atdot savu dzīvi par savu ticību, viņi var nenolādēt un neienīst tos, kas viņus slepkavo. Lūk, un tas ir tas baznīcas konteksts, bet tad, kad to izdomā un saka tā, bet ziniet, tagad mēs šito ieliksim politikā, mēs šito tagad attiecināsim plašākā mērā uz politiku, ekonomiku, mēs tagad
mēģināsim pieskaņot likums šim. Piedodiet, tas tā nav domāts attiecībā uz šo. Jā, Jēzus dod to kā uzstādījumu ticīgajiem, kā tādu augstāko latiņu, uz ko tiekties. Tu vari piedot savam pārdarītājiem. Tu vari neatbildēt uz sitienu ar sitienu. Tu vari uz lamām un zaimiem neatbildēt. Es to domu sapratu, tā ir tā ļoti, ļoti augstu uzceltā latiņa, un es perfekti saprotu, bet tā ir tāda idealizētā pasaule, un tāpēc mēs šajā brīdī, katrs priekš sevīm varam nodefinēt, ka tas nav tā kā piemērojams mūsdienās. Un tad, ja mēs atgriežamies mūsdienās, piemērojams mūsdienās, tikai tas nav piemērojams masās. Tas ir tava attieksme pret tavu pārdarītāju, nevis kaut kādu matricu, ko attiecināt uz politiku, ekonomiku vai vēl kaut. Bet labi, Ivo, es sapratu, bet tad mēs nonākam pie tās realitātes, un es Marlēnu tā diezgan delikāti ieskicēju, kaut arī, tā kā ar tādiem zemtekstiem, bet es tev teikšu tādā, ļoti tiešā veidā, tu to visu zini, un es domāju, ka tas satrauc ļoti daudz cilvēks, un tāpēc es tādā tiešā veidā tev mazliet konfrontējot jautāšu. Ir islāms, ir tāds izkropļotais, vēl tas radikālais islāms, bet tas ir islāms, tas taču nav nekas cits, tas ir islāms. Radikālais, nevis izkropļotais. Un kas ir tas radikālais islāms? Bija tāda islāma valsts, kas tur bija vai ne plosajā Sīrijā, Irākā. Un kas tur notika? Viņi īstenībā vienkārši sagūstīja cilvēkus. Viņiem bija tas, es nezinu, vai lielākais prieks, bet tāds milzīgs prieks bija uztaisīt genocīdu jezīdiem, kas ir kaut kāds pat, es saprotu, musulmaņu atzars tāds ļoti, ļoti attāls, bet tie ir arī viņējie, tie ir arābi tur drusku cita, laikam, tā tautība, bet tie jezīdi un mazliet valoda, bet tā reliģija arī tā kā kaut kur tas islāms, bet tāds attāls ļoti. Un viņam lielākais prieks bija viņus tā kā sagūstīt, vīrieši noslapkavot, bērnus, nezinu, tur ko ar bērniem izdarīt, un sievietes paņemt tā kā seksuālā verdzībā, un viņi tā kā vienkārši taisīja jezīdu genocīdu. Mēs visi saprotam, ko viņi dara ar kristiešiem, viņi tur salika arī kristiešu rindā un nocirta galvas. Jā, kāds teiks, tas ir radikālais, bet tas mīt, tas tā kā iedzimst islāmā, iedzimst musulmanismā, un tad viņi nāk uz Eiropu, un tad viņi, protams, var stāstīt, ka mēs jau neesam tādi, mēs esam foršie islāmi, bet tad no otras puses mēs redzam, ka tas skandāls, kas Lielbritānijā ir, kad viņi vienkārši, tur brutāli 10 gadu laikā ir izvarojuši bērnus un tā tālāk, šie musulmaņi, un šobrīd tas milzīgais skandāls Lielbritānijā. Un viņi to ir slāpējuši gadu desmitiem, nesakot, ka tie ir musulmaņi, nesakot, ka tie ir imigranti. Un tu saproti vienkārši, tās tiešais tās melo. Vienkārši tas tautas, tas redzējums ir, kad principā viņi grib mūs iznīcināt, tā ļoti skarbi sakot un varbūt tā konfrontējoši, jo viņiem te Eiropā patīk, te viss ir uzbūvēts, viss ir skaists, viņi gribētu pārņemt, skaidrs, ka viņiem dzimstība lielāka un tā tālāk, bet viņi, negrib nekādā ziņā pielāgoties, integrēties, asimilēties, viņi ir atnākuši iekarot Eiropu. Jo mēs esam rietumu civilizācija, mēs esam Eiropa, Amerika, mēs esam rietumu civilizācija, kas ir balstīta uz kristīgām vērtībām, un viņi mūs nāk nogalināt. Un tad es domāju, baznīca šajā gadījumā, kaut kā distancējās, un tad es domāju, es tev mazliet tā skarbāk to iekrāsoju, to ainu, jo tas ir tas jautājums, kas mani satrauc, un es domāju, vai ir tā, ka baznīca paiet malā, paiet stūrītī, saka, nē, mēs jau neko, mēs griežam otru vaigu, jo man pietrūks, kad baznīca saka, īstenībā, tu esi kristietis, ja tu esi kristietis, tad dari tā un tā, nav stāsts par baznīcu, bet par kristietību, par Jēzu, par Dievu, par mūsējo pasauli, un man tas pietrūks, un tāpēc tas jautājums ir, vai baznīca tā kā vispār distancējās, abstrahējās, ka tas neatiecās, vai mēģina kaut ko darīt, vai vajadzētu kaut ko darīt. Paldies! Jā, baznīca, tas, ko baznīca vienmēr ir darījusi un dara, baznīca veic savu misiju starp musulmaņiem, starp citām reliģijām, un to dara un ir darījusi, un tās sekmes un panākumi dažādās vietās ir dažādi. Es tikai zinu, ka kristīgā baznīca pasaulē dalās, ja tā var teikt, ne tikai konfesijās, tā vienkārši sakot, tur luterāņi, katoļi, pareizticīgie, baptisti un vispārējie, bet kristīgā ticība dalās divās lielākās daļās, kas
nevienmēr sakrīt ar konkrētu konfesiju robežām. Proti, kristīgā ticība dalās, teiksim tā, konservatīvajos kristiešos un liberālajos kristiešos. Ja. Un tas, ko var redzēt Eiropā un pasaulē, viena tāda zīmīga lieta, ka tur, kur draudzes un kristieši tajās vietās, pilsētās, valstīs, tur, kur kristīgā ticība ir konservatīva, nevis liberāla tāda, tur draudzes ir augošas un tā. Tur, kur ir liberāli, tur šīs baznīcas iztukšojas lēnām, pārvērš par tirdzniecības centriem, mošejām. Privātmājām un tam līdzīgi. Un tā ir tāda vispārēja aina. Un tas, ko dara konservatīvās baznīcas, viņi domā par to, kā uzturēt ticību un kā izplatīt kristīgo ticību. Tās konfesijas, kuras un draudzes, kas liberālāks, bieži vien domā par to, kā integrēties, miedarboties vai kaut kādā veidā sintezēties ar islāmu. Ja? Un tās ir tādas divas atšķirīgas pozīcijas. Ja? Viena pozīcija ir mēģināt atrast kopsaucēju islāmā, kristietībā un vēl kaut kādās reliģijās, ar to nodarbojās, tā skaitā, liberāli noskaņotie mācītāji, draudzes, kristieši un tā tālāk. Un otrs ir tas jautājums, ar ko nodarbojas konservatīvie, ir kā mēs varam pirmkārt nosargāt paši savu kristīgo identitāti, nostiprināt to un kā neļaut mūsu draudzēm mazināties, iznīkt un kā atgūt atpakaļ draudzēm un kristīgai ticībai vietu Eiropā un tur, kur tā vēsturiski arī ir bijusi. Nu tā. Bet es vienkārši vēlreiz pajautāšu, tu aizgāji uz to, tas ir kaut kas līdzīgs, ko es arī, man liekas, iepriekš, kad mēs runājam, teicu, kad es dzirdēju to Agnes Irbes interviju, manuprāt, viņa ir katolis, es neesmu pētījis, un viņa tajā konservatīvajā katolismā ir, un viņa teica, ka viņa tieši to tavu atziņu, ko tu tagad teici, viņa tieši tāpatās arī teica, ka tur, kur ir šīs konservatīvais tāds pietuvinātāks senatnei, tā ticība, tad tur tās kopienas pat aug, bet tur, kur aiziet tāds pilnīgi izļodzītiem pamatiem un tā tālāk, un tad varbūt nodarbojās ar filozofiju, par to interpretēt katru teikumu un tā tālāk, un tas paliek tāds intelektuāli klubiņš, un tas diemžēl īstenībā, tā kā mirslānā garā tur cilvēki tā kā pazūd, bet vēlreiz, tad ko darīt ar islāmu vai baznīca, tad distancējās no šīs, pavisam reālās problēmas šobrīd, pat ne jau pie mums Latvijā, paldies Dievam, mums ir citas problēmas, ar citiem te mazliet kolonistiem vai sekām, ar kurām jātiek galā, bet Eiropā tas tā visa ir ikdiena, kur Stokholmā salaiž Zviedrijā, salaiž imigrants 20 gados iekšā, tur kriminālais viss aiziet vienkārši debesīs, Francija, Vācija, visur ir šis mūsu islāms un vēlreiz, pēc 50 gadiem kristieši savā citadeli Eiropā, jo Amerikā, mēs saprotam, radās no Eiropas, mēs būsim mazākumā, mūs iznīcinās, vai baznīcai nevajadzētu teikt, ka kaut kādus savus aicinājumus, savus uzstādījumus, pat apzinoties, ka jā, mēs esam sekulārās valstīs, bet tomēr, jo es tev atkal piedodu, es gar to jautājumu uzdod, bet kas griež acīs, es piedodu, bet man viņi izskatās jukušie pareizticīgie Krievijā, kas svēta raķetes, kuras sūta karā pret Ukrainu. Šobrīd tur tas ārprāts viss notiek.
kas, manuprāt, ir ārprāts īstenībā, bet tajā pašā laikā to islāmu izliekās neredzam, bet īstenībā jau tas drauds ir, arī pats starp citu tai pašai Krievijai un pareizticīgajiem Krievijā ir tas pats islāms, kas viņiem ir pat daudz tuvāks nekā mums, it kā teorētiski, bet arī mums viņi visi ceļo iekšā. Ko darīt? Kāpēc baznīca, es mazliet tev provocējot jautāju, kāpēc klusē un kāpēc nav dienas kārtībā šis eksistenciāls jautājums, kā mums kristiešu civilizācija izdzīvot? Nav tā, ka šis nav aktuāls jautājums. Latvijā mēs varam teikt, paldies Dievam, Latvijā visas draudzes un konfesijas ir vairāk konservatīvas, mums ir atsevišķi liberālāk noskaņoti mācītāji vai kaut kādas tādas tendences mēs varam redzēt, bet kopumā var teikt, ka gan luterāņi, gan katoļi, gan pareizticīgie, gan baptisti, piemēram, ka Latvijā ir konservatīvi noskaņoti, un tas sevi ietver tādu, turēšanos pie tādām, es teiktu tā, tradicionālām, bibliskām vērtībām un skatījumu. Un Latvijā patreiz tā islamizācija nav tāda lieta, kas būtu dienas kārtībā. Jo mums vēl šeit Latvijā ir tā kulturālā inerce, kas ir no 90. gadu sākuma. Es jūtu, ka tā inerce ļoti mazinās, bet 80. gadu beigas, 90. gadu sākums bija tāda eksplozīva masveida cilvēku tāda ienākšana baznīcā ļoti lielā daudzumā, un droši var teikt, ka šī tendence viņa vairs nav tāda, kā 90. gadu sākumā, vidū, 2000. gadu beigās, ja. Šī tendence, šī tāda kulturālā tendence iet un tā, viņa iet mazumā. Ja? Bet tai pašā laikā draudzes un baznīcas Latvijā paliek konservatīvas, un mūsu lielākā problēma ir cīņa ar sekularizāciju Latvijā. Eiropā, es domāju, ka tur tā cīņa ir plašāka. Viena lieta ir sekularizācija vispārēja, un, protams, pie vispārējās sekularizācijas piederās tā nepievilcīgā aina, kas Eiropā veidojas, ka baznīcas pārtop par mošejām, reāli pārtop, ka viņi atpērk nefunkcionējošas baznīcas, un tas, protams, ir tā diezgan sāpīgi, un sāpīgi lūkojoties uz to, un es zinu, ka, piemēram, Vācijā ir konservatīvā Vācijas luterāņu baznīca, es tagad ātrumā aizmirst nosaukumu, un viņi konkrēti, mums te ir amatbrāļi no Latvijas braukuši uz šo Vācijas luterāņu baznīcu, ne valsts baznīcu, kas ir tā Evangelische Kirche Deutschland vai kā viņi tur sauc, bet uz neatkarīgo Vācijas luterāņu baznīcu, un viņi dalās pieredzē, ka viņi ļoti veiksmīgi misionē pie musulmaņiem. Viņi reāli atgriež ļoti daudz musulmaņus, bet jāsaka tā, uz kopējā sekularizācijas, imigrācijas fona tas ir par maz. Tas ir par maz. Un to, viņi nevar pacelt to misiju tādā, globālākā, plašākā līmenī. Bet skatoties arī uz aktivitātēm Amerikā un skatoties uz jaunievēlētā Amerikas prezidenta Donalda Trumpa aktivitātēm un pieeju, kā tas ir, kā var process, kuri šķietam neglābjami sabiedrībā pagriezušies tādā sekularizācijas, liberalizācijas, es nezinu, tādā komunisma ekspansijas ideja virzienā, ka to var pagriezt arī pretējā virzienā. Var to saukt par populismu, var to saukt kā citādāk, var tas nepatikt, bet izrādās, ka
ja pie varas nāk līderis, kurš skaidri ierauga to, ka mūsu civilizētā pasaule tomēr balstīta kristīgās vērtībās un ir spējīgs to tā arī pateikt, tad daudz sekularizācijas procesi, viņi tā kā apstājās. Ja? Un cilvēki uzdrīkstas, es tomēr drīkstu teikt priecīgu Ziemassvētkus, nevis happy holidays. Ja? Es drīkstu uzlikt eglīti un es drīkstu, tagad varbūt drīkstēšu arī skolā nodziedāt kādu Ziemassvētku korāli un vecāki par to neuzcels trobeli un neiesūdzēs skolotāju tiesā. Ja? Un es domāju, ka vērojot arī tās tendences Eiropā, Amerika ir Eiropas drošības garants līdz šim brīdim. Amerika ir tā, uz kuru ar atvērtām mutēm skatās arī Eiropas līderi, un tajā brīdī, kad nu viss izšķīrās un ļoti cerēja, ka būs, kā tad tā, ka būs Trumps? Nu, nevar būt taču, ja viena liela daļa Eiropas liberāļu kliedz vienā elpas vilcienā, ka tas taču ir neiespējams iestāsies pasaules gals. Jā, viņu pasaules gals iespējams iestāsies. Viņu pasaules gals. Bet liberālisms tas nav virziens uz kaut ko. Tas ir braukt uz veciem taukiem un bieži vien viss tās liberāļu, neokomunistu, utopiskās idejas par musulmaņu integrāciju un visu integrāciju ar lielo rubli, eiro vai labklājīgo dzīvi, viņas šīs utopiskās idejas, viņas ļoti īsā laikā parāda, ka tās nedarbojas. Tā kā es domāju, ka mēs vēl daudz ko interesantu piedzīvosim pēc 20. janvāra, un februārī mēs varētu atkal parunāt par jaunām tendencēm, kādas varētu parādīties pasaules politiskajā virtuvē, ja tā var teikt. Un tā. Paldies! Ivo, mums te ir ienācis viens tāds komentārs par to, ka pāvests Francisks dikti noņemas ar palestīniešu pēdiņās žēlošanu un Izraēlas gānīšanu, pavisam ignorēdams ikdienas mirstošos ukraiņus. Kā jūs vērtējat šo komentāru? Nu, pāvests nav mans priekšnieks un mans galva, tas ir Romas katoļu baznīcas galva, un līdz ar to es pāvesta privātos izteikumus, kā saka, negribētu attiecināt uz visu kristīgo baznīcu un pat ne uz visu Romas katoļu baznīcu, jo mēs jau esam redzējuši un piedzīvojuši, ka laiku pa laikam baznīcai nākas atkristīties un kaut kādā veidā no savu pāvestu dažādām izdarībām un izteikumiem. Nu, tas ir normāli, jo pāvests arī ir tikai cilvēks, kurš var paust savus personīgos uzskatus un, lai kā negribētos, viņš var būt arī subjektīvs un lietas neredzēt. Bet es domāju, ka jebkuram veselīgi domājošam cilvēkam ir pilnīgi skaidrs, ka attiecībā uz palestīniešiem, tā saucamajiem un visu to problēmu, tā, protams, nav tāda vienkārši risināma lieta, ja, bet ir skaidrs, ka tā kā man kādreiz skolā, tad, kad es atceros, bija incidents, man personīgi bija kāds, kas uzprasījās, kauties uzprasījās. Es tā ilgi negribēju, bet beigās viņš pats dabūja ciest. Tā sanāca kaut kā. Es tā kā negribēju iesaistīties, bet beigās viņš dabūja ciest. Un tad sauca manu mammu uz skolu. Un tad tas tā pieeja no audzinātājiem, no skolotājiem bija tāda dažiem. Ka lūk, rekuri cietušais, tātad tas mans klases biedrs, un kur ir tas, kurš licis viņam ciest. Un tur bija kaut kāda materiāla zaudējuma, vai tur bija kaut kas sasists, kaut kāda vitrīna vai kaut kas.
klasē kaut kāds skapis sasists un tā, bet, un tad teica, ka tā kā taisnība ir cietējama, tā doma bija tāda. Un tad mamma ļoti labi teica, viņa teica, nē, jautājums nav par to, kurš ir cietējis, jautājums par to, kurš to sāka. Ja? Un kurš pirmais uzbruka un kurš pirmais iznāca ar kaut kādām tādām īpaši adekvātām darbībām. Gadās tā, ka pats problēmas izraisītājs, konflikta izraisītājs beigās sanāk arī cietējs, un ne tikai pats, bet arī vēl kādi citi. Un es domāju, ar palestīniešiem tieši tas tā arī ir, ka tur ir absolūti atžgārna ideoloģija, ar ko šie saucamie palestīnieši tiek apstrādāti mērķtiecīgi, un šī ideoloģija ir islāma krustojums ar komunistu idejām. Es nezinu, jebkas, kas tiek sakrustots ar komunistu idejām, tur vienmēr nāk kaut kas briesmīgs ārā. Tās ir kaut kādas šausmas. Tādēļ visi tie cilvēki, kur saka, jā, komunisms ir labs, tur jau dažas idejas kā baznīcā, nē, Dievs pasarg, tur komunistiem tās idejas ir pilnīgi aplams un garām, un ar baznīcu kristietību, un to tur sakara nav nekāda. Bet islāms islāms tiek izmantots kā platforma. Starp citu, Sīrijā arī mēs redzam to, ka islāma idejas sakrusto ar komunistu idejām, un tur ir šausmu lietas. Bet kaut kā viņi tā pamanās tur. Paldies, Ģirt, tu droši vien vēl kaut ko gribēji teikt. Jā, es precizēju šo jautājumu, paldies, Ivo, bet es tomēr vēlreiz, varbūt ne ļoti gari, bet tomēr, skaties, man izskatās ļoti vienkārši tas stāsts, vēlreiz par to pašu pāvestu un par tiem pašiem palestīniešiem. Labi, varbūt netik daudz iedziļinātos, kas īsti ir palestīnieši, bet viņi ir aizsākuši nevienu karu vien. Viņi uzsāka karu, viņi Jordānijā gribēja gāzt karali pēc tam, kad viņš viņus bija uzņēmis, un pēc tam dēļ viņiem sākās pilsoņu karš Libānā, tā vēsture ir ārkārtīga. Un viņi ir īstenībā tādi ārkārtīgi naidpilni pret ebrejiem, pret Izraēlu, bet labi, varbūt neiesim dziļumā tajā, bet taču stāsts ir vienkārši. Vienā pusē ir palestīnieši, musulmaņi, sunnīti. Otrā pusē ir Izraēlas valsts, jūdaisms. Jūdaisms nav vienādība zīme kristietība, bet Jēzus taču bija ebrejs, un kristietība un jūdaisms ir, tā kā kristietība radās turpatās, kur radās jūdaisms, un tās saknes ir kopīgas, un tomēr tā ir tā mūsu kristīgā pasaule, kristīgā civilizācija, kurai, man šķiet, pieder arī ebreji, Izraēla, un tā kā mēs kristieši, Amerika, Izraēla, mēs esam civilizācija. Un šeit pāvests nāk ar paziņojumu, kad īstenībā, kad pie visvainīgi ir Izraēla un nabaga palestīnieši, kas ir pēdējos 100 gadus kurinājuši karu un naidu, un nav akceptējuši savu valstu un vispārējo. Un tas mans, kas notiek tad ar pāvestu? Tu kā daļai atbildē, bet tā problēma ir, viņa ir tā kā dziļāka, jo ar veselo saprātu nesaprast, kā kristietība var ieņemt nepareizo pozīciju. Jo tas, kas notiek Palestīnā ar Izraēlu, tur nav skaidrs, tur ir sarežģīti. Tur nav tā, ka vienam ir absolūta taisnība, cieši abas tautas un tam konfliktam risinājumu nav. Bet šajā gadījumā esam mēs kristīgā civilizācija, kam pieder arī Izraēla, ebreji, Amerika. Mēs esam vienā pusē, Irakam un ir islāms. Un šeit pāvests saka, ka īstenībā cietējs ir palestīnieši un vainīgais ir tā kā mēs paši, jo ebreji ir mūsējie. Kāpēc? Aicinātu vispirms atbrīvoties no kaut kādas tādas ilūzijas un nevajag skatīties uz pāvestu kā ruporu, kurš pauž kristīgās pasaules nostāju tādā, šādā vai citā jautājumā. Tas ļoti svarīgi to tā ieraudzīt. Bieži vien, īpaši, ja runa ir par šo konkrēto pāvestu pēdējo, viņa izteikumi vispār ir kontroversāli vērtēti pašā Romas katoļu baznīcā un radījuši veselu virkni jautājumu, pārpratumu, un es domāju, ka tur Romas katoļu baznīcas bīskapi,
kaut kādi teologi vaigas viedros nopūlās pēc tam, kad pāvests ir atvēris savu muti un kaut ko atkal ir pastāstījis, ja, par kādām lietām. Līdz ar to, ko tik visu pāvesti mūsdienu modernajos laikos nesarunā, kaut kādās intervijās sarunās, un turklāt mums ir tāda unikāla iespēja tiražēt pāvesta izteikumus kontekstā, ārpus konteksta, īsā, garā formātā un tam līdzīgi. Un mums vajadzētu izvairīties no tās domas, principiāli izvairīties, ka pāvests simbolizē kaut kādu kristīgās pasaules skatījumu, viedokli un tā tālāk. Neviens cilvēks, ne pāvests, nekāds cits nevar runāt visas kristīgās pasaules vārdā, ja. Ja Romas pāvests pat nevar runāt visas Romas katoļu baznīcas vārdā tādā nozīmē, ka runāt tā, ka visi Romas katoļi piekrīt, tad cik gan lielākā mērā viņš var runāt par visas pasaules vārdā. Ja? Un to tā ir svarīgi ieraudzīt. Vēl viena lieta, kur man liekas svarīgi, ka dažkārt pāvests runā vai jebkurš cits kristietis, kāds kristīgs vadītājs runā, atbildot un komentējot kaut kādā kontekstā, salīdzinoši šaurā. Un dažkārt tā viņa atbildes izcelšana plašākā kontekstā un vispārināšana rada veselu virkni problēmas. Un tādēļ ir svarīgi skatīties, tā pareizi ir skatīties uz Vatikāna oficiālajiem dokumentiem, oficiālajiem pāvesta lēmumiem un kaut kādām tādām oficiālām nostādnēm, ja mēs gribam zināt, ko tad Romas katoļu baznīca pāvesta personā grib teikt. Ja. Bet no kaut kādām pastorālajām uzrunām, kaut kādām sarunām, intervijām, kas tagad taču katram ir iespēja safilmēt, nofilmēt, nevajadzētu izdarīt kaut kādus globālus secinājumus. Arī tad, kad viņš runā kādu sprediķi, tas nav ex cathedra, tas nav galējā versija. Ja? Tas ir kaut kāds konteksts, kurā tas tiek pateikts, un to nevajag vispārināt. Bet vajag pilnīgi noteikti, kad mēs kā kristieši iestājamies lielākoties, cik es zinu, mēs iestājamies par to, ka nedrīkst teroristi iet un slepkavot nekritiski cilvēkus, un ja viņi to dara, tad pret terorismu un teroristiem ir jāvēršās ar visu likumu un iespējams ar militāro bardzību. Un, protams, ir labi, ja šī militārā bardzība un šī vēršanās pret teroristiem neskar tā saucamos mierīgos iedzīvotājus, bet tā problēma ar visām tām islāma idejām, ar visām tām radikāli komunistiski islāma ideju sakrustošanu ir tā, ka dažkārt ir ļoti grūti novilkt robežas, kur tad beidzās kaujinieki un teroristi un kur sākas civilpersonas. Ja? Un tas, ka viņi savā morālē un ētikā mierīgi var sapakot kaut kādu bērnu vai sievieti ar sprākstvielām un aizsūtīt viņu mirt, vai, teiksim, indoktrinēt bērnus jau no mazgadīga vecuma ar absolūti dīvainiem uzstādījumiem, ka ebreji ir jānogalina, multenis, piemēram, tādas taisīt. Ja? Ka tas pilnīgi ir absolūts ļaunums, kas nāk no viņiem, tā indoktrinēšana, un tā izsmērē tās robežas starp tā saucamajiem mierīgajiem iedzīvotājiem, civilējiem iedzīvotājiem, teroristiem, un tādēļ es domāju, ka Izraēla viņiem ir grūti, pilnīgi noteikti grūti, un ir pilnīgi skaidrs, ka šajā cīņā cieši un iet bojā arī civilie, arī bērni, un tas ir sāpīgi, tas ir briesmīgi, bet mums vienmēr ir jāatcerās, kurš ir šīs militārās, kurš ir šīs, kā vēl es saku, tās bruņotās konfrontācijas cēlonis, un kurš ir šī ugunskura uzturētājs, un tā nav Izraēla. Ja? Tā nav Izraēla. Ja?
Paldies, kā reizam uzsākām šo te sarunu par politisko nostāju. Rudolfs Kreislers uzdod jums jautājumu. Viņš šodien, diemžēl, nav ar mums ēterā. Nākošais būs. Viņš jautā jums šādi. Lietuva plāno izstāties no Otavas konvences par kainieku mīnu aizliegumu, jo mūsu ienaidnieks Krievi to nav parakstījuši un aktīvi izmanto kainieku mīnas Ukrainā. Viņš iekavās raksta, domāju, ka arī Latvijā būtu jāizstājas. Kā šo situāciju vērtējat jūs, Ivo? Pirmkārt, jebkura cilvēka nogalināšana un kara darbība ir milzīgs ļaunums, un no jebkādas cilvēka slepkavošanas, jebkādā veidā, cik vien tas ir iespējams, vajadzētu izvairīties. Vēl no kā vajadzētu izvairīties? No tā, ka militārā konfrontācijā cieš cilvēki, kuri nav militāri personas. Bet es neesmu nekad pasaules vēsturē redzējis, varbūt vienīgi bruņinieku laikos, tad, kad tās konfrontācijas bija starp bruņiniekiem un ļoti salīdzinoši maziem cilvēkiem, karš bija kaut kāda tāda cēla lieta. Mūsdienās kari ir nežēlīgi un masu iznīcināšanas ieroči ir, diemžēl, visu armiju rīcībā. Un, ja runa ir par kainieku mīnām, tad domājot par savu robežu nosargāšanu, domājot vēl par kaut ko, atklātas militāras kara darbības kontekstā, es domāju, ka vienmēr ir vērts izvērtēt, ja viena puse uzbrucējs atļaujas absolūti visu, tad ir vērts izvērtēt, cik lielā mērā mēs kaut kādām vēsturiskām konvencijām sekojam, jo acīm redzami tā doma ir, ja es pareizi atceros, pēc Otrā pasaules kara, pēc šīs militārās konfrontācijas ļoti daudz kainieku mīnu, un tad gadiem un gadu desmitiem, man liekas, pat ir tas, ka bērni, vienkārši cilvēki staigā pa mežiem un uzsprākst uz kādas mīnas. Diemžēl, tā ir tā realitāte, kā tā tas notiek, bet, ja runa ir par robežu nosargāšanu un visu pārējo, diemžēl, es domāju, ja viena puse atļaujās darīt visu, mums ir vērts pārskatīt savas konvencijas un apņemšanos, un, protams, ir kaut kādas morāli ētiskās robežas, kuras noteikti nevajadzētu pārkāpt. Ja, piemēram, Krievu karaspēks atļaujas ņirgāties un vienkārši mocīt un spīdzināt civilos, tad tiem, kuri aizsargā savējos, nevajadzētu atbildēt tādā pat mērā. Ja? Kā saka, ar to pašu. Saprotams, jā. Bet attiecībā uz dažādu ieroču lietošanu to gan ir vērts iespējams, ka pārskatīt. Jo militāri personas arī uzstāja to, ka Krievija atļaujās šīs te mīnas izstādīt tā, ka ne tikai viena mīna, piemēram, atrodas kādā robežā, bet viņi zem šīs mīnas vēl vienu mīnu liek. Lai tā, lai konkrēti, lai būtu, ja pēkšņi paies garām. Un tas ir, uzskata militāri personas Ukrainā, ka tas ir nežēlīgi. Tas ir vienkārši šausmas. Bet, jā, tev arī ir ko teikt. Jā, paldies, Marlēna, tu arī aizskāri labu tēmu, un Ivo, tava atbilde man uzvedināja uz nākamo jautājumu. Tu teici, ka katra cilvēka nogalināšana ir grēks, un tā kā neapšaubām, un tas nav pieļaujams. Ļaunums, jā. Un tad mēs teleportējamies tagad uz Krieviju, un, kā es jau teicu, Krievijā pareizticīgā baznīca, atšķirībā tātad jūdeisms nav kristietība, bet, manuprāt, kaut kas tūs, bet pat pareizticīgi ir kristieši, tādi paši kā katoļi un kā luterāņi, tas viss cēlās no Konstantinopols vai ne tur vēsturiski. Un tie ir kristieši, un ko viņi dara? Viņi, tas iebrūk citā valstī, un viņu baznīca brauc un iesvēta ieročus, ar ko Krievijas armija slepkavos cilvēkus citā valstī, ne tikai
armijas, Ukrainas karavīrus, bet arī civiliedzīvotājus. Tad man jautājums, nu labi, es saprotu to stāstu, nu tā banāli paskatoties, ir, nu skaidrs, ir valsts vara, jukušais Putins to kristietību, pareizticību tur ir salauzis, parāz zem sevīm, un tad viņi visi cenšas kaut kā izdzīvot un tā, bet man divi tādi jautājumi arī varbūt ne ļoti gari, bet pirmais, kā tu redzi to Krievijas pareizticīgo baznīcu, vai viņi nav sajukuši prātā, vai viņi kādreiz būs normāli, jo, manuprāt, tas nav normāli, kas šādi notiek, un tas apakšjautājums ir tāds, kad Latvijā arī ir pareizticīgā baznīca, kurai saknes nāk no Krievijas. Tā kā to mēs arī zinām. Un mēs zinām, ka Ukrainā bija tas dziļais stāsts par pareizticību, kad viņi tā kā atrāvās beidzot no Maskavas patriarchāta un pārgāja uz Konstantinopols, Stambuls, kur atrodas tā galva. Tad mēs savukārt esam, mēs Latvijas pareizticīgie pakļauti Krievijai. Tātad tas otrs jautājums ir, kā tu redzi viņus kā kolēģis kristietībā, vai viņi tomēr ir neatkarīgi no Maskavas, jo tas ir daudz, kas, nacionāls uztrauc un vienmēr paceļās šis jautājums, kad Latvijas pareizticīgo baznīcai būtu jāpārauj šīs saiknes ar Maskavu, viņiem tur dažādi iet, viņi tur formāli kaut ko izliekās, bet īstenībā ne, vai tu viņos tā kā redz arī kaut kādu šo Krievijas tādu tā kā roku caur to, ka tiek Latvijā tas darīts? Tavs komentārs, tātad divi jautājumi. Paldies. Jā, vai pareizticīgo baznīca Krievijā ir jukus prātā savā vairumā, sākot ar galvu un administrāciju un daudziem ievērojumiem garīdzniekiem, pilnīgi noteikti var teikt uz doto brīdi jā. Savā publiskajā nostājā, savā atbalstā karam, kā tas baznīca, kā organizācija pilnīgi noteikti rīkojās aplami, propagandējot, atbalstot, veicinot uzbrukumu blakus esošai valstī. Es pat teiktu uzbrukumu un iznīcināšanu, kas ir vērsta lielā mērā arī pret ticības brāļiem. Tas ir milzīgs ļaunums, milzīga netaisnība. Un es zinu, ka ir garīdznieki zemākas kārtas, kuri pret to iebilst, bet politiskā situācija Krievijā ir tāda, ka, piemēram, man labi pazīstams, viņš nav priesteris, bet diakons Andrejs Kurājevs bija spiests aizbraukt no Krievijas. Viņš ļoti ilgi pauda, pat jau kara laikā, jau pauda savu attieksmi, un viņa intervēja gandrīz katru dienu dažādi vietēji un ārzemju izdevumi, internet mediji un youtuberi un visādi, un viņš atklāti pauda savu attieksmi pret patriarhu, pret pareizticīgo baznīcu un tā tālāk, bet kaut kādā brīdī viņam faktiski pienāca ziņas par to, ka ja viņš turpinās un paliks Krievijā un paudīs šo nostāju, viņš tiks apcietināts un ar viņu veselības stāvokli noteikti, ka viņš tāpat kā citi no apcietinājuma visdrīzāk dzīves neizies. Ja? Līdz ar to viņš aizdevās bēgļu gaitās, tagad viņš ir Čehijā. Nesen viņš bija pirms Ziemassvētkiem kaut kad decembrī, viņš bija arī Latvijā. Ar lekcijām uzstājās, un viņš ir viens no tiem, un viņš nav vienīgais, kas pauž tādu veselīgi domājošu, kristīgu nostāju. Ja? Un es domāju, ka agrāk vai vēlāk arī Krievijas pareizticīgā baznīca, līdzīgi kā citas baznīcas, kuras kaut kādā brīdī ir aizrāvušās ar kaut kādām, es domāju, baznīca tādā organizatoriskā, administratīvā nozīmē, ja, aizrāvušās ar dažādām idiotiskām idejām un ļaunu to ideju proponēšanu. Un tā tālāk viņai nāks kaut kāds atskurbuma un vainas atziņas laiks, šķīstīšanās laiks pilnīgi noteikti. Līdzīgi kā Adolfa Hitlera laikā bija arī luterāņi Vācijā, kuri atbalstīja nacistus, kuri bija līdzskrējēji un bija tie, kurus lika koncentrācijas nometnēs. Ja? Tā ka piederība pie kristietības, diemžēl nevienmēr cilvēku padara par morāli ētisku paraugu un par svēto, bet vienmēr ir tie cilvēki, kuri ir nepiekrīt, kuri domā citādāk,
Un nevienmēr viņiem ir iespēja paust savu nostāju un tā, bet viņi ir. Līdz ar to, jā. Bet uz doto brīdi Krievijas pareizticīgā baznīca un visa tās ietekme garīgā nozīmē un politiskā ir absolūti toksiska. Un es domāju, ka norobežošanās no Krievijas pareizticīgās baznīcas visos iespējamos veidos ir absolūti veselīga, pareiza šajā brīdī. Un ieteicama rīcība, un es domāju, ka valsts drošības dienestiem pieskatīt to, kas notiek Latvijas pareizticīgajā baznīcā, būtu ļoti vērtīgi, pieskatīt garīdzniecību no augšas līdz apakšai un pieskatīt to, kas notiek draudzēs. Tas būtu valsts drošības jautājums, pilnīgi noteikti, jo vēsturiski, diemžēl, Krievijas pareizticīgo baznīca ir pārņēmusi Čeka. Visus padomu laikus ar Čekas gādību tur tika virzīti un ieliktas vadošās amatpersonas, un tas notika gadu desmitiem. Tas ir cauraudis. Čeka ir cauraudusi Krievijas pareizticīgās baznīcas to struktūru no augšas līdz apakšai, līdz ar to atraisīšanās no Krievijas pareizticīgās baznīcas struktūras un lokālo vietējo baznīcu tādas šķīstīšanās ir absolūti nepieciešama. Īpaši tādā kara apstākļos tas ir valsts drošības jautājums pilnīgi noteikti. Tā, ka, zinot arī mazliet no saviem draugiem pareizticīgajiem, par noskaņām draudzēs, un tā ir tēma, par ko nopietni vajadzētu domāt. Jā. Latvijā? Latvijā. Ivo, tomēr man tāds būtu ieteikums, jūs sakat drošības dienests, bet es atceros arī katreiz, kad ir saruna par ģimenes vērtību pārstāvēšanu Latvijā, un arī gadījumā, kad mācītāji brīdina sabiedrību un valsti par to, kas ir gaidāms, ja homoseksuāli pāri būs ģimenes Latvijā, ja, tad es atceros, ka visu konfesiju mācītāji uzrakstīja vēstuli, aicināja sabiedrību, aicināja politiķus uz rīcību, konkrētu rīcību, ja, izskaidrojot savu domu. Bet vai jūs nevarētu arī šajā gadījumā tomēr jau ir pagājis diezgan liels laiks kopš Ukrainā ir uzbrukums no Krievijas puses, un Latvijas pareizticīgā baznīca jau varēja arī no tā sākuma laika arī atdalīties. Un jūs negribētu, piemēram, visi mācītāji savākties arī šajā gadījumā, uzrakstīt vēstuli pareizticīgo galvai, aicināt viņu sārunu, iedrošināt, jā, jo tas tiešām ir nacionālās drošības jautājums, jā. Un tas arī liek tādu ēnu arī uz pārējām konfesijām, kā Ģirds jums te vairāk kārtās. Jā, bet kāpēc tad tad ko te kristieši varētu darīt šajā gadījumā? Jā, bet kā tad tur ir ar to pāvestu? Jā, viņš tur runā murgus un mēs te klausamies, jā. Arī par homoseksuālistiem viņš murgoja un tur pēc tam, kā jūs sakat, sekretāri tur lauza galvas, kā to visu izskaidrot un doktrīnu, doktrīnu izskaidrot. Jā, es sapratu to domu. Vispirms jāsaka, jāatzīst, ka es esmu mācītājs divās, vienā pilsētas un otrā ciema draudzē. Es neesmu ne bīskaps, ne kāds cits augsts mūsu baznīcas hierarhijā. Es esmu vienkārši mācītājs un es priecājos par to, ka manu viedokli pajautā, un es ar to varu dalīties, bet tas ir arī tas, ko es varu darīt un daru, bet ar to arī manas pilnvaras tādā globālākā nozīmē beidzas. Es domāju, ka dažkārt šādas sarunas un pārdomas var ierosināt kādus, kuriem tiešām ir tā vāra teikšana, svars baznīcā,
par pamudinātu uz kaut kādu rīcību, bet es varu izteikt tikai savas pārdomas. Nu, tad jūs varētu pamudināt Vanaga kungu, varbūt šo darbošanos rīcību. Jo izskatās ļoti nesaprotami, kāpēc Latvijas pareizticīgo baznīca joprojām turās pie Krievijas šīs. Kaut gan viņi, kā Ģirds arī pareizi saka, ka izvairās un saka, nē, mēs tomēr, mēs tur faktiski tur, kāda starpība, ja to īsti tajā šķībās, vai tev ir uz vienas kājas šķības vai abās kājās šķības, tāpat tās ir šķības, ja, tas ir nepieņemami, bet, diemžēl, raidījums jau iet noslēgumā, bet man tomēr ir vēl viens jautājums jums, un varbūt tāds bišķiņ pagarāks, es viņu te biju baigi sagatavojusi, bet redzu, ka laiks ir ierobežots, saīsināšu. 2024. gadā Nobela prēmiju fizikā un ķīmijā saņem kompānija, kura panākusi mākslīgā intelekta apmācīšanas spējas. Otru prēmiju saņem par mākslīgā intelekta AlphaFour 2, kura spēj identificēt olbaltumvielas, kas palīdz attīstību medicīnā. Trešā ir mākslīgais intelekts DeepMind saucās, kas risina ģeometriskus uzdevumus. Pagājušā gadā augstu novērtēts mākslīgā intelekta spējas apvienoties ar robotizētām sistēmām, kuras atveido cilvēka izskatu un veic cilvēka funkcijas. Atbildes reakcija jaušama Eiropas Savienībā 2024. gada martā, kad pieņēma dažādus regulējošus likumus saistībā par mākslīgā intelekta izmantošanu, jo paredz draudus no mākslīgā intelekta puses, neļaujot izmantot, piemēram, biometriskas funkcijas, diskriminējošus sociālos punktus, kas ierobežo cilvēka brīvību, un paredz ierobežojošos funkcijas mākslīgā intelekta IV izmantošanu medicīnā. Bet man bija tā iespēja nedaudz papētīt šos dokumentus, un man tāds bija iespējas, ka tas ir tāds, cilvēces nomierināšana, ka šķiet, ka drāžas cunāmī vilnis, bet tu stāvi ar lietusargu rokās un ceri, ka cunāmī tevi neskars, jā, un tāpat tas skars, un man šķiet, ka tāds tur ierobežojošs no Eiropas Savienības puses, diezgan tāds tā kā bērndārza līmenis. Tas bija man tāds iespējas, lasot un skatot šos te dokumentus. Bet daudz kur dzirdams, ka mākslīgais intelekts nespējas aizvietot cilvēka radošo pusi. Diemžēl jau pastāv hibrīda programma, kura spēja izanalizēt konkrēta mākslinieka darbību un kopēt viņa stilu, patējot vēl tālāk, uzlabojot mākslinieka stilu. Tāpēc gaidāms, ka mākslinieks varēs atstāt otu un iet bezdarbniekos. Mēs tā ļoti mierinām sevi, kurš, mākslīgais intelekts jau nespēs aizstāt cilvēku, bet tāpat laikā es ļoti labi atceros, prātā palika 2008. gadā, bija tāda Disney multiplikācijas filma Wall-E saucās, kur uz cilvēci uz zemes panāk uz to, ka zeme vairs nav apdzīvot un cilvēki ievietot kosmos kuģī, viņi brauc kosmosā. Dievs uz to skatās, vai kristietība to skatās uz šādu te, mēs te runājam par islāma draudu, bet mums te ir arī mākslīgā intelekta drauds. Kā Dievs uz to skatās, to es nevarēšu pateikt. Pārāk augsts uzstādījums priekš manis.
Bet es aicinu, tad, kad mēs sastopamies ar kaut ko šķietam nepazīstam, ir vērts pameklēt kaut kādas analoģiskas situācijas tuvākā vai tālākā pagātnē un mēģināt saprast, kā civilizācija uz to ir reaģējusi. Ja? Teiksim, sāksim no tālākas pagātnes, tad, kad cilvēki izgudroja tvaika dzinēju. Tad pasaules fantasti attīstīja to domu ļoti tālu, un viss tvaiks kļuva par visas civilizācijas, kā saka, virzītāju spēku. Tagad būs, tagad viss notiks, un visādus monstrus un robotus un visu kaut ko jau domāja. Bet tvaika dzinēja attīstība pārauga iekšdedzes un visādos citos dzinējos, ļoti strauji attīstījās tehnoloģijas, un mēs piedzīvojam to, ka pēdējos 2 gadsimtos tehnoloģiskā puse civilizācijas ir attīstījusies ļoti strauji. Bet jāatzīst, ka ja mēs rūpīgi palasam Bībeli, tad mēs varam Bībeli atrast arī to, ka pasaules attīstība ir bijusi tehnoloģiskā ziņā tāda. Proti, ka augsti attīstīta civilizācija reiz jau uz zemes ir bijusi. Un tas nozīmē, ka, lasot svētos rakstus, mēs redzam, ka ir tur tāds fakts minēts kā grēku plūdi. Un pirms grēku plūdiem ir sacīts, ka bija pilsētas un augsti attīstīta civilizācija. To mēs te rindām Bībelē varam izlasīt, bet tad, kad mēs aizējam uz kādām vēsturiskām vietām, kā piemēram Makču Pikču, tā Amerikas kontinentā, kur ir megalītu būvis, vai uz to pašu Ēģipti un piramīdām vēl kaut ko, mūsdienu modernais cilvēks, ja viņš vien nav mazliet tā sapumpēts ar tādām vienkāršām šabloniskām atbildēm par to, kas tad un kā tad tās lietas veidoja, ja viņš ir tādu tehnisku prātu apskatās uz to, kas tad tur ir, kādi tie akmeņi, kādas tās konstrukcijas, cilvēks skaidri saprot, ka ir konstrukcijas, kuras mūsdienu civilizācija nav spējīga uzbūvēt, nav spējīga atkārtot tādus vienkārši it kā akmeņu salikumus. Ja? Un akmeņi tas ir tas, kas palicis pāri no šīm pirmsplūdu civilizācijas. Te, protams, man noteikti lamātu veselu virknē vēsturnieku, kā saka, ko darīt. Bet es teiktu tā, ka augsti attīstīta civilizācijas pasaules jau ir bijusi, un Dievs ir izvēlējies šo augsti attīstīto civilizāciju noslīcināt grēku plūdos. To mums māca svētie raksti. Cik augsti attīstīta tehniskā ziņā mums grūti pateikt, bet tas, ka cilvēki mācēja dažādas lietas, kuras mēs tagad nemākam, tas ir fakts. Nākamais, ja mēs runājam konkrēti par mākslīgo intelektu un tā saucamā mākslīgā intelekta draudiem, es teikšu tā, bieži vien mēs pārspīlējam kādas lietas un to potenciālo ietekmi. Pirms 80 gadiem, man liekas, 45. tas bija, Hirosīmā un Nagasaki izmeta atombumbu, kas bija priekš tā laika kaut kas neiespējams. Un cilvēki ar šausmām ieraudzīja, uz ko ir spējīga atombumba un kādi var būt postoši rezultāti. Bet kas notika pēc tam? Līdz pat 80. gadiem visa pasaule bija sajukusi, burtiskā nozīmē. Visas valstis, kurām vien tas bija iespējams, mēģināja radīt, attīstīt, izmēģināt un kāpināt jaudu atomieročiem. Līdz nonāca līdz tādam punktam, ka saprata, ka atomieroči saražots ārprātīgā daudzumā. Un, ja to visu tagad laiž gaisā, tad tas
var izpostīt visu dzīvību uz zemes. Un tad izrādījās, ka cilvēki tomēr ir spējīgi vienoties, teikt, ka, ziniet, varbūt mēs to savus atomierošus kaut kur nobāzīsim dziļi kaut kur, ja? Nu, protams, mēs tagad līdz ar Putina izraisīto karu Ukrainā mēs laiku pa laikam dzirdam, ka kāds saka, man ir sarkana podziņa, man ir sarkana podziņa, es to podziņu varu nospiest, un kas būs. Un velk sarkanas līnijas un draud, ka, ja jūs izdarīsiet to, es nospiedīšu sarkano podziņu, bet līdz šim brīdim neviens nekādu sarkano podziņu nav nospiedis. Un acīm redzam, pat tur, kur šķiet saprāta paliekas gandrīz zuduši, tomēr ir kaut kāda tā sarkanā līnija arī tam diktatoram, kurš ir izdomājis pakarot Ukrainā, ka varbūt ir tehnoloģijas un iespējas, kuras labāk neizmantot. Tas ir garais ievads. Un es domāju, ka patreiz civilizācija visnotaļ aizgūtnēm tver mākslīgā intelekta, tā saucamā šo algoritmu brīnišķīgās iespējas, un zināmu laiku mēs apreibināsimies, un mēs reipsim, mēs kaifosim, mēs priecāsimies, mēs ģīpsim aiz laimes, ko šis viss mākslīgais intelekts ir spējīgs darīt, līdz mēs nonāksim līdz kaut kādām robežām, kuras šim mākslīgajam intelektam būs, ir, kā jebkurai lietai, īpaši cilvēku radītai lietai, visam ir robežas, mākslīgajam intelektam ieskaitot. Un tad mēs apjautīsim to, vai šīs robežas ir tādas, kuras mēs nevaram pārkāpt, vai šīs robežas ir tādas, kuras mēs negribam pārkāpt. Paskaidrošu. Tad, kad izšāva pirmo kosmonautu Juriju Gagarinu kosmosā, fantastiski sāka būvēt un būvē milzīgas ainas par to, kā mēs tagad kolonizēsim kosmosu, bet kaut kā vienreiz uz mēnesi izkāpa, palidoja tur un nekur tālāk. Tas to pietika. Neviens nav ticis. Ja? Nu, tur tas viss ir arī palicis. Ja? Un izskatās, ka paliks un ar visām Elona Muska raķetēm ir skaidrs, ka ir sasniegts lēciens salīdzinot ar putnu lidojumu vai to, ka cilvēks staigā un rāpo pa zemi un tagad viņš ir spējis izlidot orbītā vai pat pastaigāt pa mēnesi, bet izskatās, ka nekas tālāks visdrīzāk, ka nebūs. Vismaz pārskatāmā nākotnē neiezīmēs absolūti nekas. Ja? Un viss šīs fantāzijas var turpināties par to, kā mēs kolonizējam Marsu, lidojam ar milzīgu gaismas ātrumu vai vēl ātrāk uz citām vietām, bet, lai tas realizētos no zinātniskā viedokļa, tas ir neiespējami. Tātad pati daba, Dieva radītā pasaule ir uzlikusi cilvēku fantāzijām robežu vāku virsū. Un es domāju, ka daudzas tā saucamā mākslīgā intelekta iespējas, manuprāt, ir ļoti līdzīgi kā savulaik līdz ar pirmā cilvēka izšaušanu kosmosā. Tagad būs, tagad ies vaļā. Es domāju, ka tur ļoti daudz pārspīlējumu un ļoti daudz fantāziju. Un neaizmirsīsim, ka mākslīgais intelekts, viņš darbojās datorā. Tā ir datorsimulācija. Ja? Vai tā ir tīkla, internetā bet viņš jau iet sasaistē ar robotizāciju, tad tagad jau saka, Nobel prēmijas jau saņēma. Jā, bet visa robotizācija un visas lietas, cilvēks ir tas, kurš tomēr paliek un paliks kā atslēga. Un neviena robotizēta sistēma, neviena digitāla sistēma nevar pastāvēt bez cilvēku uzraudzības. Viņas nav pašpietiekams. Neviena no šīm sistēmām nav. Sākot ar to, ka pirmā lieta, kas tam visam ir vajadzīga, ir elektrība. Elektrība ir vajadzīga. Un otra lieta, kas ir vajadzīga pieskatīšana, jo viss šis mākslīgais intelekts, viņš darbojas. Mums lietotājiem parastējiem liekas, ka aiz tā tur ir kaut kādi datori un kur autonomā režīmā tas viss notiek, bet neaizmirsīsim, ka pat tādu vienkāršu lietu kā Google meklēšana, ko mēs lietojam bieži vien, aiz tās stāv vesela armija cilvēku,
kur sēž pie datoriem, programmē, analizē lietas un procesus, akceptē individuālā izlases kārtā, sistēmiski to visu pieskata. Mākslīgais intelekts arī, lai kāds teiktu, vai nu viņš tur, tas viss ir pieskatāms, tas viss ir līdzīgi kā atomieroči. Jā, tad, kad tu pārēji kaut kādu to posmu, tad, kad tu palaidi to ķēdes reakciju, kas ir, detonē un tad aiziet. Tur ir kaut kāds brīdis, kur tu palaidi, un tur strādā fizika, tur tu vairs neko nevar apstādināt, bet līdz tam visam, lai atombumbu uzbūvētu, uzturētu un uzspridzinātu, tas nemitīgi ir jāuztur cilvēkam, atombumbu. Un attiecībā uz par atomkaru runājot, man patīk, ka daži eksperti saka tā, ziniet, ļoti iespējams, ka tās bumbas, kuras savulaik saražotas, ka tā nauda ir nozagta ne tikai Krievijā, es domāju, ne tikai nozagta un nav pa ko tanks uztaisīt, bet apkopis tām dārgajām bumbām ir ārprātīgi dārgas un uzturēt viņas tādā gatavībā, lai tās varētu arī lietot, prasa ārprātīgus līdzekļus. Un vieglāk to, zinot, ka atombumbas nekad nav paredzēts laist darbībā, vieglāk to ir nozagt un gūt acumirglīgu labumu, uzcelt kādu sev villu vai mašīnu nopirkt, nekā to realizēt. Tādēļ es domāju, arī tad, ja kādas atomu konfrontācijas sāktos, iespējams izšaut dažas atombumbas, būtu kaut kur kāda pilsēta noslaucīta, bet līdz globālam atomkaram visdrīzāk neaizietu, jo izrādītos, ka vesela virkne sistēma nedarbojas un civilizācija pilnīgi noteikti bojā neaizietu. Un turklāt, spriežot pēc svēto rakstu pravietojumiem attiecībā uz nākotni, šāda veida iznīcība nav paredzēta. Ja. Tas, ko zīmē svētie raksti, ir labklājība, absolūti pilnīga labklājība šeit uz zemes, kur šai labklājībai pieliek punktu Kristus otrā atnākšana un globāls pasaules gals, kas nav cilvēku izraisīta kataklizma. Ja. Bet tas nenozīmē, ka cilvēki savā militārajā konfrontācijā vai savu zināšanu izmantošanā nevarētu izraisīt kādas problēmas. Mākslīgais intelekts ir spējīgs, iespējams to darīt. Bet patreiz es skatos uz to un domāju, ka tas ir, ziniet, atkal salīdzinājumā var teikt, tad, kad cilvēki izgudroja druku Gutenberga laikā, tad arī cilvēki teica, kā tad tā? Mēs taču Dieva vārdu ar rokām pārrakstījām. Tātad tur kaut kāds gars ir atņemts no tā. Jā. Tā būtu likšana un štancēšana, tas taču tik bezdievīgi ir drukāt, nevis ar roku un lūkšanām, kā klosteros pārrakstīja grāmatas, bet bezdievīgā veidā ar presi uzspiest veselu lapusi vai pat divas vienā laikā, tas taču ir briesmīgi, bezdievīgi, tas ir nedvēseliski, negarīgi, ja? Bet mēs tagad lasam, ja? Nākamais bija doma, ka datori iznīcinās grāmatas, kaut kā neiznīcināja, vēl vairāk mēs tur, un cilvēki vienmēr ir gribējuši, katrs cilvēks ir gribējis dzīvot ķēnišķi. Ko nozīmē ķēnišķi? Ka tev ir kalpi un kalponis. Ja. Un mākslīgais, tā saucamais mākslīgais intelekts, dotajā brīdī, es starp citu ļoti aktīvi lietoju ChatGPT. Man ļoti patīk šī platforma. Neesmu vēl par viņu sācis maksāt. Izmantoju tikai tāpēc, kas ir bez maksas un var teikt, brīnišķīgas enciklopēdiskas lietas un brīnišķīgi tāda advancēta kalkulātora un tādas funkcijas ļoti labi var lietot un ir vērts ar mākslīgu intelektu uzdot mīklas un tad var saprast, cik tur daudz ir no intelekta. Tas ir interesanti. Iespējams, ka viņš iemācīsies arī mīklas atminēt, bet intelekts tas ir kaut kas vairāk nekā spēja vienkārši lietot vārdus, pareizi rakstīt un lietot formulas. Ja. Pagājušajā raidījumā mums Rudolfs Kreislers sākotnēji izveidoja arī šo iespēju funkciju ģirtam, man un sev
izveidoju tāds mini video, kā mākslīgais intelekts katru no mums redz, kādi mēs izskatāmies, un tas mūs te uzjautrināja pagājušā raidījumā. Bet paldies jums par labiem vārdiem, iedrošinājumam, savādāk šķiet, ka vai, mākslīgais intelekts pieveiks cilvēci, bet Ivo, kā jūs redzat mūsu jauno gadu? Ar to mēs arī noslēgsim. Vispirms es gribu atgādināt, ka visa civilizētā pasaule gadus skaita no Kristus dzimšanas, neatkarīgi no tā, ko katrs par Kristu un viņa dzimšanu domā. Tas ir tāds fakts, ar kuru rēķinās mūsu telefoni, mūsu datori, dažādas sistēmas, kas ir no mums atkarīgas visā civilizētajā pasaulē, gadus skaita no Kristus dzimšanas. Un es gribu teikt tā, skatīsimies uz katru un arī šo jauno gadu atcerēsimies, un tas būtu tā pirmā lieta, atcerēties, ka civilizācija sākas. Un civilizētā pasaule sākas ar Kristus dzimšanu, un apliecinājums mums katram ir ieraugāms, lūkojoties uz vienkāršu gada skaitli. Civilizācijas atskaites punkts ir redzams gada skaitļos un datumos, kurus mēs lietojam. Un mans pamudinājums līdz ar to atstāsim to iespēju ķīniešiem un visiem pārējiem, kuri gadus un mēnešus skaita citādāk un lūkojas zvaigznēs, lai viņi gadus sauc dažādu lopu vārdos vai es nezinu, kā vēl grib, bet mēs turēsimies pie šī principa, ka kopš civilizācijas sākuma, es domāju, nevis tāds vispār, bet civilizētās pasaules sākumu, kas sākas līdz ar Kristus dzimšanu. Tā ir tā civilizācija, kurā mēs dzīvojam. Skaitīsim un atcerēsimies, ka gadi ir latīniski anno domini vai gadi no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus dzimšanas. Un tuvākais novēlējums attiecībā uz šo mēnesi vērosim, kas notiek Amerikas kontinentā, kādi pavērsieni ir līdz ar jaunievēlēta Amerikas prezidenta stāšanos amatā. Atcerēsimies, ka starp valstu vadītājiem, pat tad, ja viņi sevi deklarē kā kristieši, nav uzreiz jāmeklē svētie un taisnīgie, kuri visu dara pēc Dieva vārda un taisni un pareizi, bet, manuprāt, ir labi vērot to, ka ir kādi, kuri uzdrīkstas, un īpaši tad, ja tas ir tādas lielas un varenas, lielākās un varenākās valsts vadītājs uzdrīkstas, publiski apliecināt savu vēlmi atgriezties pie tādām kristīgām vērtībām, tas, manuprāt, ir apsveicami, un tas sola daudz ko labu. Labi, Ivo, tad mēs jūs gaidām pēc kāda brīža, lai apspriest arī Amerikas jauno prezidentu. Kāds jums šķiet ir vai nav? Mēs jau redzēsim, jā. Tad mēs redzēsim. Paldies, Ivo, jums par sarunu, paldies jums sirsnīgs, ka jūs ieradāties pie mums ciemos. Gaidām jūs no jauna. Paldies jums, pacietīgie skatītāji, ka mūs vērojāt. Uzdodiet jautājumus, komentējiet un like. Pareizāk sakot, patīk. Atā. Es laimīgi visiem. Jā, paldies jums.